Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Šodien Geto podkāstā, es teiktu, absolūta leģenda. Cilvēks, kurš basketbola sabiedrībā vispār neprasa nekādus komentārus, jo tie sasniegumi, kurus viņš savā laikā spēja sasniegt, es domāju, ir iespējams pat savā ziņā neatkārtojami. Šobrīd Kristaps Porziņš gan spīd, bet Valds Valters un viņa visa treneru karjeru un basketbolistu karjeru un vispārējais. Šodien mēs vienojamies ar Valdu runāt mazāk par pagātni, vairāk par nākotni. Kaut kādā brīdī gan man būs jāpieskarās. Tāpēc es atceros, Valdi, ka es gāju pie tiem treniņiem, un es esmu bieži stāstījis tādu stāstu. Es saku, pastāst, es jau neko neatceros. Es saku, Valdis ir tāds treneris, kurš var principā pacelt jebkuru tādā morālā uzrāvienā. Jo es atceros, ka tu man kaut kur pamanīji, tu pats noteikti neatceries. Tu man pienāc klāt, saka, ko tu vispār, tu kaut ko plāno spēlēt basketbolu vai ko vai kā. Es saku, es plānoju beigt spēlēt basketbolu, jo man tur nepaņēma kaut kādā tur U20 izlasē, es tur uz Otersonu biju dusmīgs un tā. Tu man saka, nē, Raimond, tev jāspēlē basketbols. Tu man nāks spēlēs un tu aizsardzībā dušīs tos, kurus vajadzēs izslēgt no spēles. Tas bija tā, kad ASK Rīga formējās. No kurienes, Valdi, tev ir iekšā šitas, ka tu esi tik daudz jaunus basketbolistus šķēli, Čēnoks. Pagaid. Statistika ir tāda. Jā. Valtera basketbola skola, ka es 88. gadā es savācu 12 čaļus. No tiem 13 spēlē. 4 izlasē bija. No pirmiem 12, ko es savācu, man ir tāds mājā tāds žurnāliņš, kur es savācu. Kur te bija? Grāfs, Kristaps, Sandis un Purnis. Jā, 4 bija. Jā, tādi, tad zinām, jā, tur vēl bija visādi. Tur bija Dzintars Drēbergs, piemēram. Jā. Tur bija Sandrs Jēkabsons, tur bija Ivanovs dēls, tur bija Tomačovs dēls, bet tie visi abi aizbrauc prom. Tur bija tādi vienkārši tādi sanāca čaļi un trenējās. Bet tas jautājums, ko tu saki, 15 gados, ko es tur pavadīju, tas bija man tāds, kā var pateikt, tas bija tāds mans projekts, lai sevi, pirmkārt, lai tā kā pierādītu, tu atdot kaut kādu savu daļu atpakaļ basketbolam. Tas bija skolas izveide, tā nebija biznesa kaut kāds, tur visi varbūt neatcerās, bet tur vecāki nevienu kapeiku nemaksāja. 15 gados neviens. Mēs braucām Austrālijas, Amerikas, visur, pa visu pasauli un trenējamies, un nometnes bija no 90 dienām 80 brocēnos, un par to arī nemaksāja neviens. Tu iedomājies šodienas apstākļos 15, un es paskaitīju Valtera basketbola skolu kopumā, sagatavoju 15 Latvijas izlases spēlētājus. 15 gados, jā. Un neviens nepiemin, ka tāda skola vispār bija, un nevienu neinteresē, ko viņi darījusi. Pēc būtības, labi, tu kaut ko, tu jūti to VBS, kad tu biji jau laiks, kad tu biji kā spēlētājs Rīdzenē, ja? Kā tu jūti to VBS? Pirmkārt, tā bija nenormāli spēcīga sporta skola. Tajā laikā, kas tur no treneriem, es gan atceros. Tur bija Otersons, man liekas, un Enzels. Pļaviņš. Jā, Pļaviņš, Enzels. Enzels, jā. Tie bija 3 tādi vadošie. Viņi nebija, Pļaviņš skaidrs, tā ir leģenda, bet iet runa Otersonu un Enzels savāc no laukiem. Otersonu no Talsiem un Enzelu tur. Visi jaunas izlases tajā laikā, 85, 86 gadi. Jā, bet viņi jau bija iestrādājuši. Zin kā, es jau viņus paņēmu ļoti jauns gurķis, kur gribēju, bet nekas vēl nebija. Viņi jau Valtera basketbola skolā kļuva par treneri. Spēcīgi, ļoti spēcīgi. Un man pat vairāk bija šoks, ka šis projekts izbeidzās. Zini, kāpēc? Nezinu. Ļoti vienkārši pēc. Tu tā kā esi izveidojis to pierādījis. Es atceros, ka Kristaps basketbola skola izveidojās. Nē, es tev izstāstīšu, kā tas bija. Pirmkārt, kad bija, tad tā bija Šenhofa ideja. Viņš norāda tur 84. gadus un 84. Jā, viņš 84. kaut kādu 3. novāca kaut kādu tur savu dēlu. Kristupam dēlu, kaut ko Jahoviču savu dēlu, viņš tur novāca un uztaisīja to Kristupu. Jo tur Vils gatavojas vēlēšanu, viņš ir Valtera basketbola skola, tā skan, kāpēc, lai neskanētu. Viņš tur uztaisīja to. Bet jautājums jau bija par to, ka principā valsts vispār kā tādas privātās skolas neatbalstīja. Ja? Un nebija nebāzes. Un toreiz, kad man jau gāja uz beigām 2003. gadā, Latvija iestājās Eiropas Savienībā, un tur sākās visi šie normatīvie.
jābūt tam, jābūt šitam, naudu nevar dot. Un vēl bija tāds, ka skolas zālēs var trenēties tikai sporta skolas un nevis privātās skolas. Viss man praktiski, es jau tāpat tam zālēm mocījos no viena gala uz otru. Praktiski, ja es būtu kaut kādu naudu nopelnījis, noteikti būtu uzcēlis savu bāzi. Un iespējams, ka šodien būtu dēli strādājuši. Iespējams, jā, bet toreiz tas ir likteņi tāds pirksts bija, un es sapratu to mājienu, un skaidrs, ja jau nevienam nevajag, ja man to, es saku, es viens jau nevaru pavilkt, es jau tā biju, teiksim, diezgan lielu darbu izdarījis, tik ir to dzīvē ļoti daudz ko citu darīt. Es vienkārši zinu, cik grūti ir atteikties no projektiem. Es varu atteikt. Es varu rīt uzsākt, parīt pabeigt. Man vajag izaicināt. Man ir izaicinājums, es sev pierādu, basketbolists, pie Valters Valds basketbolists. Piemēram, 81. Man līdz 80. gadam tur, kas saka, teica, viņam ir piespēle, nekas, no 81. es kļuvu par Eiropas labāko. Vēl labāk, 70. Es pastījos tagad tajā vēsturē, kur visi tie laikraksts sports, ko es darīju 70, starp 75 un 76, es īsti nesapratu, ko es darīju, jo es mācījos tehnikumā, un tad man bija 18, 19 gadi. Tad šobrīd basketbols, kas ir 18, 19 gadi, es pat nezināju, ko es darīju, jo es biju VF juniorā, spēlēju Latvijas Republikas čempionātu 2. līgā un mācījos tehnikumā. Viss. Un pēc 4 gadiem es Eiropas labākais basketbols. Kā tas ir iespējams? Un kāds ir iespējams? Tas ir iespējams ļoti vienkārši, tāpēc, ka, Tu vienā brīdī saproti, ka tu gribi? Nē, es visu laiku gribēju. Jautājums jau tas, kad tiklīdz parādījās man mazāko iespēju iedēvis uzreiz paņēmu. Visiem jauniem sportistiem jāsaprot, ka tev jāgaida tas brīdis, kad tev būs tā šanse sevi pierādīt. Man pierādīja un uzreiz paņēma visu laukumu. Tas ir tas viens, ja, bet nevis tā krist panikā, tur vecāki krīt panikā, man dēli nelaiž laukuma. Trenē un gaida savu brīdi. Un tas, tagad iedomājies, es kļūstu 81. gadā par Eiropas labāko, 82. par pasaules čempionu. Tu Eiropas un pasaules čempionu, ko tev vairāk vajag? Labi, tā olimpiāda, 87. Losandželosā, tur Es jau pēc 82. 83. gada gribēju beigt basketbolu spēlēt. Es jau tādu gribēju. Tik ātri. Jā, es biju 24. Es biju piepildījis sev, jo, ko tālāk? VFA visu laiku tur, kā saka, cīnies un kaut kādā pēc. Es neredzēju jau tādu vairāk tādu. Tāpēc es pēc iespējas ātrāk gribēju. Tad jau nevar aiziet prom. Tad tu vairāk tomēr sev varētu definēt kā tādu ideju ģeneratoru, bet, teiksim, šie garie maratoni nav īsti. Tas ir tā kā stabila pensija, jā. Tu saņem un ej katru dienu, kur kaut ko dara un vienkārši vienkārši savādāk ir. Man patīk, teiksim, iesaistīties jaunās lietās, kuras es redzu, idejas, kuras var sev kuras es pietiekami gatavs un realizēt, bet, teiksim, tajā laikā jau tad es redzēju, ka jaunatnē ne tas viss. Kāpēc es to skolu arī iesāku? Kad bija 2 dēls, redz, Sāns trenējas pie Jūra Visots, pirmā sporta skola, es teicu, tur labāk, lai viņš netrenējās. Vai viņš ir, pat Andris Siliņš tāds bija kādreiz hokeja treneris, kurš teica, uz otru pusi, ka viņš tur uz hokeju šitie vajag pieprasīt, ja? Kad drīz uz hokeju viņa aizved. Ja? Tur arī nebija tālu. Ja? Teiksim, tā kā Čukstam dēls spēlē. Ja? Tā kā redzu, es ieraudzīju to sistēmu un es gribēju, teiksim, tā kā pamainīt to bērnu jauniešu sagatavošanu līdz tam sportam. To es pierādīju. Zinā, mēs runājam, ka mēs vēsturē neatgriezīsimies, bet man ir jautājums. Es teicu, man ļoti interesanti ir uzdot pāris jautājumus, kas man personīgi pašam interesē. Tajā brīdī Latvijas jaunas basketbola līgas izveida. Ja? Cik daudz tur bija tava ideja un kā izdevās viņu tā noformēt, jo man liekas, ja kaut kas mums ir tāds baigi jēdzīgs un labs un apsties tās izmaiņas ir bijušas ļoti maz un vairāk vai mazāk piespiedu kārtā, dēļ kaut kādas demogrāfijas jautājumiem un tā, jo tomēr kādreiz pilsētās dzīvoja vairāk cilvēki, ja? Tīpaši reģionos. Ja? Un tādā brīdī, kas tā ir pa ideju, kā viņa aizšķiļās un kas vēl tajā iesaistās? 91. gadā, kad mēs dabūjām neatkarību, man uzreiz pārslēdzās viss tā domāšana pārslēdzās uz citu dimensiju. Tāpēc, kad es sapratu, ka visu laiku bija PSRS junior izlas, PSRS izlas, visu PSRS, tu gribi izsies ar Maskavu. Šeit nekas nenotiek. Šeit tāds. Un tad uzreiz skaidrs, mēs uztaisījām Latvijas basketbola līgu. Tā bija man, tur Viļa, un mums bija tur Tāls Freimans, atceros bija, un mēs uztaisījām, tā līga aizgāja, baigā ažiotāžu visu.
Un tagad es domāju, kā tā līga nav jaunatnes līga. Nu, un es uzreiz nākošajā gadā uztaisīju jaunas līgas. 92. gadā. Un kur bija problēma? Baigi interesanti. Nu, toreiz ļoti spēcīgi divi cilvēki bija Pļaviņš un Petersons. Pļaviņš vairāk, teiksim, un Petersons, kas vadīja arī visu to sistēmu. Nu, es tā sapratu, nu ko. Es aizgāju pie Imanta, saku, nu, ir tāda ideja, taisam. Viņš būs gatavs pieslēdzās. Nu, gājām pie tā, Valda Pēters, viņš saka, nē, es neiešu. Nekā viņam tur savu sistēmu, kaut gan viņa ieguldījums tajā jaunas basketbola bija milzīgs tā laikā. Bet es sapratu, ka ir vajadzīgs izmaiņas. Kāpēc? Baigi interesanti. Fakti bija tādi, ka Latvijas jaunas basketbols bija tā nolaidies, kad brauc no A punkta uz B, teiksim, kurā bija 40 punktu starpība, veda protokols, vairāk nespēlēja. Vienkārši sarakstīja protokolu un veidu, tāpēc, ka nav jēga braukt un tā. Tā jau ir degradācija kaut kādā formā. Absolūti. Jā, tas bija viens faktors. Otrs, kad es sāku pētīt, kas pa lietu, es skatos, kad pēdējos 20 gadus paņēmu visi basketbolistus Latvijas, tos slavenākos. No kurienes viņi nākuši? Skatos 80% no laukiem. Kādā sakarā vispār Rīga, otrā, trešā, Vēfs, tur vēl kas, un kaut kāda Liepāja bija. Un varbūt bišķi Gulbeni kaut kā pa laikam paspēlēja. Vispār, pārējiem vispār nekāda basketbola nebija. Kā kaut kas uz Rīga, vispār tika diezgan degradēts. Es tagad domāju, sāk veidot, un pa laimi, vai nelaimi, nezinu. Viss tās Rīgas sporta skolas atteicās spēlēt. Tā Rīdzene, to. Viņi saka, nē, mums būs savs Rīgas čempions. Tā viņi tur tos 2-3 gadus rulēja. Man liekas, ka tu arī tur bija. To spēlēja. Nebija. Jau spēlēja, jā. Nē, un tad es paņēmu visus tos reģionus, un tad mums bija 2 tādi saukļi. Man bija, kaut vai jaunas līgas, saka, tos pirmo NBA spēlētāji. Visi rēt. Tā laikā tā bija traka ideja, bet tu saproti, ir jau vēl viena lieta, kad, ka ja tev nav kaut kāds mērķis, un tu neko neuzstādi traki, nekad tas nenotiks pēc būtības. Bet, klaus, es atceros, kad priekš manīm, vienkārši es salīdzinu tagad ar jauniešiem, es prasu, kādās pilsētās tu esi bijis, kur tu brauc, un tagad tur tā sistēma pamainījusies, tur brauc vecāka kaut kādām mašīnām, katrs veda savu bērnu, tur, tā. Un viņi bijuši kaut kādās pilsētās, bet viņi neko par to pilsētu patiesībā nezina. Es savukārt atceros, ka no D2 grupas līdz pat A grupai mēs braucām visu komandu tur no Rīdzenes ar autobusu. Un tu aizbrauc ar autobusu, sākumā tu sēdi, skaties, jo tad jau nebija telefona. Tu visu spēles skatīji? Jā, Man aizvien kaut ko paēst, uzēst. Tu esi sīkais, tev līdz maizītes vēl kaut kas vēl, un tu sēdi un skaties, kā tas gadu vecāks spēlē. Tie 2 gadu vecāki, tie jau tā kā kosmos. Tā, kad spēlē tie lielie, tas jau tāds, tajā brīdī tāds LBL līmenis, tur jau daži jau spēlē pie večiem un tā. Un es vienkārši domāju, cik daudz mēs patiesībā ieguvām tādā, šodien tur sauc skolā, vai brauksim ekskursijā. Toreiz viss sestdienas, svētdienas, es visu Latviju zināju no galvas, kur kāda pilsēta atrodas. Es 8 gadus biju braucis pa visām pilsētām, es zināju, kāda pat savā ziņā tāda, neteiksim mentalitāte, bet zināms rokraksts ir katrai pilsētai. Un šodien, ja tu man prasa darbā, man ļoti nodara, jo es ļoti labi zinu, kāda tas bija neapzināti. Ko tu stāsti, tas notika neapzināti. Tāda vesela neformālā izglītība sanāca un komunikācija, un es katrā pašvaldībā aizbraucu, man pretīm ir čomi, ar kuriem es spēlēju. Katrā, tā kā pašvaldību līmenī, tur sporta sistēmā, tur vispār bez orientiem ir. Tā kā, tāda redz neapzināti, bet man liekas fantastiski lieta. Kas es to pateikšu, baigi interesantais fakts bija tas, ka kā mēs sākām? Mēs sākām tā, ka jāsāk 5 komandas brauks autobusā, tad 7. Ja. Saprot, tie lielie autobusi pilnie, ja, bet jo kāpēc mēs braucām? Tāpēc, ka Rīgas komandas nebija, mēs neko nevarējām izveidot, mēs vienkārši sākumā bija komandas kāds bija, un tad sāk braukt viens pie otra šitādā veidā. Un es to pateikšu, es jau pats braucu, es pats spēlēju, es atceros, jā, tur bija, tu zini, kas bija baigi jāsaliedē bija. Tad, kad es iesāku visu to procesu, es praktiski biju viens pret visiem jaunas treneriem, jo teicu, ko tas tur basketbolu māk spēlēt, bet kas viņš par treneri, viņš neko nemāk, tā. Nekas te un jau pēc 3 gadi visi noticēja tā idejā, un mēs tie lauki pacēla Gulbenes, Valmieras, Liepājas, Ventspils, visi Talsi.
Pat Tukums bija, es atceros. Viņš tās pilsētas, jā, Līvāni, kur bija stipri, jā, katrā bija pilsētā komanda, kur tu aizgan mums vinēt tā vienkārši nevar. Jā. Un ažiotāžas milzīgas, un tie fināli, kas tur bija, es teikšu tādu, tas bija tāds interesants skaists laiks. Es teikšu, es pat viņu vairāk augstāk vērtēju nekā, piemēram, kaut kādā biznesā varēja iet. Es biju Latvijas ceļā, es varēju tur miljonus kruķīt no viena kruza uz otru. Jautājums, ko es tālāk darītu, vai man nošaut, jo toreiz jau 90 gadi bija traki gadi. Jo, teiksim, to, ko izvēlējās to jaunatnes ceļu, 100%. Tev neliekas, ka tagad, ja mēs runājam par nākotni, būtu pienācis laiks, un tas nav atkal, te nepārprot, tāpēc, ka mēs jau labu laiciņu, 16 gadus, mēs strādājam Rīgā ar šo skolu sportu. Un es laiku prasu, kad mēs beidzot pāriesim Latvijas līmenī uz skolu sportu, jo es redzu ļoti līdzīgu bildi. Tā ir tāda interesanta tēma. Tā bija man kādreiz 10 gadu atpakaļ. Es izvirzīju, kad es no jaunas līgas gāju prom. Jā. Es divas lietas teicu. Es saku, ir jātaisa reģionālais princips un kvalitāte. Jā. Kvalitāte reģionālais un sporta skolām jāpāriet pie skolām. Jā. Toreiz, tad, kad es gāju prom, es pateicu 3 dažādas, 2000 vidū. Tas 2000. Un kāpēc tu tā to redzēji? Es jau jūtu, paklausies, ja es kaut ko daru, es jau skatos 50 gadus priekš. Es nevaru strādāt, ja es neredzu nākotni. Es nevaru strādāt, tā kā tu saki, tev ir uzlikts plāns, piķeļetka, un tu tik rulē, ja neskatoties. Man bija tāda ideja, kā var attīstīt basketbolu step by step. Jo šobrīd to, ko es redzu tajā skolu līmenī, ja, tomēr tev nāk līdzi viss tā fanu bāze, tev nāk līdzi katru klases biedru, klase augstāk, klase zemāk, ja tev normāli liela skola, tur nezinu, Valmierā, piemēram, ja. Kāpēc tas nevar viss būt pievilst tā viss tā sporta skola klāt pie vienas bāzes skolas? Laukos ir vieglāk. Un ja tu gribi spēlēt, ja, tad tu vari arī mācīties it kā citā skolā, bet sākt ar to, ka tu vari nākt no tās blakus skolas, bet tad nākotnē tu vai pārēji tur uz to mācību iestādē vēl kaut kā. Jo man vienmēr bija baigā cēma par to, ka sportājs bija baigi labs, un skolā baigi sūdīgs. Un ņemot vērā, ka viņi savā starpā nekomunicēja, pa lielam, būtu tas bišķiņ citādāks, būtu pazaudējuši cilvēku. Tā ir. Geto būtu pazaudējis cilvēku. Nākotnē. Tu saproti, pa ko es runāju. Tas ir baigi svarīgi, ka tajā jaunības vecumā, ka tu tur bišķi dūlāks esi un tā, un sportistiem tas ir ļoti zīmīgi, jo viņi vienkārši ir enerģiskāki. Ja? Ka, ja tas viss tevi kopā, un tu kaut kādā ziņā bišķi nokompensēji, tev tur iedeva mazo uzslaviņu, tu jau arī mācībās pievilks klāt. Tu jau nestaigās tāds labs spēlētājs, kā tāds loss, tur tajās mācībās, jo nebija jau tā, ka es nesapratu tos priekšmetus. Tas bija vienkārši tāds protests. Nē, tu zini, tur ir baigi interesanti. Tu pārgājusi tādu mācību, akadēmiskā un fiziskā kultūra kopā. Ja? Tas ir tas ideālais variants, kad ļoti, ja mēs ņemam no 100% cilvēku, kādu 20-30% varbūt pat mazāk, ir spējīgi mācīties un trenēties vienlaicīgi labi. Jā, parasti tā, vai iet akadēmiskā puse, iet crazy, vai iet sportiskā crazy. Ja? Bet, lai dabūtu, kas ir Amerikā, kad mācās un trenējās kopā, tā ir tā tēma, ko es tagad arī gribu pacelt, kad bērniem ir par daudz tās mācības, ka viņiem ir par maz tās fiziskās aktivitātes, un vajag izlīdzināt to kaut kādā veidā. Mums ir par daudz mācību priekšmetu, piemēram, Amerikā tas nav. Mēs redzam, kas notiek, kaut vai to paši es tagad arī palaidīsies internetā, kāda starpības starp Latvijas un Somijas izglītības sistēmām. Tur bērnam ir brīvais laiks pēc mācībām darīt. Mums otrādāk, mums vai visu laiku mācās, mājas darba, un cilvēks ir ļoti, teiksim, noguris, stress, viņam ir imunitāte zūd, teiksim, liekais svars, veselība pasliktinās. Mums nevienam tas neuztrauc. To, ko tu dari ļoti labi, geto, viss, tas bērns, tu izkustini, viņiem ir kaut kāda dzīves jēga, bet nevar visu dienu sēdēt un mācīties. Tā skolas sistēma šodien mums ir uzbūvēta. Ka ja viņam nav tās labās atzīmes, tad viņš tur netiks. Un viņš tur netiks, tad viņš nekur netiks. Un tādā garā. Man ir cita pieeja, un es reklamēšu pēc tam citu lietu. Prieks, ka tu skaties šo podkāstu, bet šobrīd neliela reklāmas pauze. Es vēlos uzaicināt tevi 13. maijā uz 17. Geto Games sezonas atklāšanu. Pavisam neticami, jau tik daudz gadu pagājuši, bet vēl joprojām mums ir dažādi prikoli, joki, spoki, ko parādīt jums un piedzīvot tos kopā. Jo es ticu, ka kopā mēs rakstam vēsturi. Draugi, tiekamies 13. maijā, 18:00 Grīziņkalnā.
kur mēs ļoti pacentīsimies noraut jumtu labākajās tradīcijās. Un tagad skaties tālāk. Tad izstāsti, kāda tev šodien būtu tā pieeja, jo iereiz mēs, tomēr geto podkāstā mēs runāsim daudz par jauniešiem, ja? Tad... Principā jaunieši man tēma vienmēr bijuši. Es nekad nerunāju par senioriem. Es tikai parādu, kā senioriem ir jādarbojās ar video to, lai zinu, visiem basketbolistiem ir problēmas ar gurniem. Visiem ir operācijas, gan visiem maniem, tur bagiem, visiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi, teiksim, tās pārslodes ir liels bijušas, jā, bet pēc tam viss tas ir jāvingrina. Jā. Ja tu nevingrini, jā, visādiem vingrinājumiem, viņš vienkārši, Bet es vienalga, Valdis, tiem skatos, kādā solī tu ej savos, es atļaušos pateikt, 67 gados. Svarīgi gadi, tev bioloģiskais vecums jāstāv. Labi, bioloģisko vecumu mēs varam skatīties, bet tomēr, es domāju, tev tomēr Dieviņš ir iedevis. Nē. Ko nē? Paklausies, sāksim visu no jauna. Tagad sāksim tīt filmu no jauna. Teiksim, Viesturs Lāriņš pazīst viņu, profesors, VF treneris. Viņš saka, tad, kad tu biji jauns, un tā kā 16, 8, kad es ierados, viņš saka, es vienmēr atšķiros ar vienu, viņš man saka, kāds es biju, jo es neatceros, kāds es biju. Viņš saka, ka tu vienmēr aprēķināji, kurā brīdī cik daudz skriet, un kad vajadzēja tu skrēt, kad nevajadzēja tu sačkoji. Tad kur ir lietas, kad, ko es gribētu to pateikt, kad man jau galva strādā pie visām traumām, kā teica arī Egils Štrauss, traumatologs slavens, kas teica, visas traumas ir galvā. Ja tu pat daudz trenējies, tev būs trauma. Ja tu pa maz trenējies, tad tev nebūs pietiekama veselība. Vot, kuri jābūt tam. Bet kā tad tas viss tas smagais darbs un tā tālāk? Tur nevajag smagu darbu, vajag regulāri un pareizi zināt akcents, uz ko likt. Zini kā, tu vari noskriet 10 km maratonu, bet es noiešu to maratonu un man veselīgāk būs. Tu būs tur ceļu sabeigt muguru un tā tālāk. Ne, tas ir jau šodien. Es vairāk tagad savilku kopā ar tādu jaunieti, kurš iet šodien uz treniņiem. Un man neviena trauma nebija. Neviena trauma nebija. Tāda nopietna. Man neviena operācija nav bijusi. Nekad. Bet tas saucas dabas bērns. Nē, tur ir viena. Es tev varēju sakot, es visu laiku domāju. Man visu laiku es piedomāju. Tu tagad atrunājies no sačkošanas? Es pats sevi analizēju. Man baigi interesanti bija analizēt, tāpēc, ka tu nodzīvo tā kā lapus aizvērt, un tu nezini, kas tu biji. Bet man tagad, jo uz vecuma es sāku baigi analizēt, kāpēc tā, kāpēc šitā, kāpēc tā. Ja? Piemēram, es nezinu, man tas baigi interesanti. Piemēram, tagad tā, piemēram, kādreiz, kāpēc, teiksim, šodienas jaunieši vairāk traumas nekā mums bija. Tāpēc, ka savā laikā mums bija ļoti daudzveidīgi. Piemēram, tu varēji nodarboties, un visas muskuļu grupas strādā. Piemēram, es dzīvoju, tagad Ropažu ielā, tad bija Gagarina iela, piemēram, tev nav ko darīt visu dienu. Tu staigā, tu izēj ārā, kā pa sētu. Ko es daru? Es ņemu ķieģeli un visu laiku grūšu ķieģeli. Es nezinu, kur es iemācījos, bet tālāk es aizbraucu uz Jelgavu, uz fiziskās normatīvas, es tur aizgrūšu to pildumu 5 kg pa 3 metru tālāk un visu, saprot. Tā tas notiek, saprot, ka tu visu laiku kaut ko dari tādu, kas tev palīdz. Ja? Tu ieliec kaut kādu fundamentu savā attīstībā. Ja? Stulbs piemērs, bet viņš iedeva rezultātu. Saprot? Tas pats arī daudzās vietās, kuras es analizēju, kur, piemēram, kādās lietās, kāpēc tas nav traumas? Tāpēc, ka tu visu laiku, piemēram, ļoti daudzveidzīgi trenējies. Ja? Tur, piemēram, futbols, tur bija, piemēram, es vienalga, volejbols, vienalga, ko es spēlēju, un arī bija. Baigi interesanti, es vienu gadu mācījos Mūrjāņos. Vienu gadu man tur no 45. teica, tu te sūdz taisi, tā kā tu toreiz bija Valdmans vai Zeltiņš treneris. Viņš saka, jāsūt viņš kaut kur uz kādu internetu skolu. Pat trāk, jā, es tagad aizbraucu. Uz turien, tur basketbols nav vispār. Ne bumbas, ne groz, nekas nav. Kādu tevi veselu gadu jādzīvo bez basketbola. Tur voļuks, un tas te spēlē gan voļuk, un viela lieta kā 4 cīņi. Tur bija tāds labs treneris Bisenieks, es to 4 cīņu novinēju. Iedomājies, tur viss vēl, bet tur specifiski, tur bija tāda augstlaicēja labi, bija tālaicēja labi, bet es tā tik, un 4 cīņai vinēju. Nē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es tur labu fundamentu ieliku fiziskajā sagatavotībā, ja? Arī Zeltiņš pēc tam pateica, viņš saka, un es braucu piekdienas vakaros un sestdienas svētdienas spēlēju basīti, bez individuāliem treniņiem.
Es vienkārši atceros to vienu vasaru, ja, kad man izdevās pie tiem patrenēties, un es atceros, ka tā, ka mums pietrūka spēlētāji, ka mēs spēlējām uz vienu galu, ka tu stāvēji pa vidu un devi piespēles. Tu lasi cilvēkus, es ar tādu bišķiņu cenšos lasīt, cik man tur tās spējas un tā. Nav tā, ka Dieviņš tev nenoglaudē. Nē, tas ir cits jautājums. Tādā brīdī, kad tu tur ar to visu sportu un veselību un tā. Ne, protams, es šodien redzu, ka tu trenējies un darbojies un tā. Bet tā viss tajā sporta laukumā, un tas viss tas azarts, un viss tā piespēle, viss tā redzēšana, viss tā ņemšanās, viss tā jauno spēlētāju. Es atvainojos, tu tur vienmēr mācēji pastumt tā tavu džeku, ka davai vot šitā, un vot tagad aiziet. Un es redzēju to progresu vienas vasaras laikā, gan uz sevi, gan arī uz tiem līdzcilvēkiem, kur tur nāca individuāli vienkārši tā for fun trenēties, jo Valdim nebija ko darīt. Ne jau nebija ko darīt, bet ka tu no rīta vienkārši vadīji tos treniņus, tāds talantīgāks džeks vāc kopā, tur ir Kambala nāca un tā tālāk, ja. Un katram tu zināji kaut kādu lietiņu, ko pielikt klāt, ja. Un ne jau, ka tu tur tieši šādā te centimetrā to liki kopā, tu redzēji, kur cilvēkam ir stiprās puses, un tu viņus mēģināji vēl pastiprināt. Un tā ir tāda... Kas to novērtē? Tu tagad pirmo reizi to pateici. Ja? Neviens to nekad nav pateicis. Es to vienmēr... Es to stāstu. Es to redzēju un... redz, tu to izjūti, ja? Arī basketbola klubā VF, kad tur Renfro sāk spēlēt un tā. Nekad dzīvē es nevaru iedomāties, ka tāds Renfro bez tevīm būtu sācis spēlēt. No Holdens? Vispār neiet. Paklausies. Es negribu tagad tev slavēt visu dienu. Nevajag slavēt. Ne par to ir runa. Bet iet runa par... Varbūt arī to par detaļu. Es gribu par detaļu izstāstīt. Tu man uzdev tādu jautājumu, ja? Kāpēc, ja? Es ļoti labi redzu laukumu. Es redzu to spēlētāju, piemēram, es kā treneris, piemēram, es redzu viņa stiprā puses, piemēram. Piemēram, Grāfs apnauts 7, 8 gados, brocēna nometnē, es biju uztaisījis mazas groziņas. Tādas. Un viņš tāds tizlens garš stāv, un Kristaps gāja kopā ar viņu dārziņā. Un viņš bija, kā paņēmis, un viņš tik liek tos blokus visu laiku. Stāv, tizlus, bet liek, bet ir. Es uzreiz rasu. Saprot, tu ieraugi kaut kādu kustību bērnam pareizi vai nepareizi, vai, ja nepareizi, tad tu māc, ja pareizi, tas spied uz to kustību, lai viņš, vai tur ir labs metiens, vai tur labi piespēle, vai tur viņš labi vēl kaut ko. Es cenšos tajā kopējā mehānismā to vēl vairāk pastiprināt, lai viņš to vēl dara vairāk, un vēl ir otra psiholoģiskā, ko tu teici, ja? ko ļoti maz vispār treneri pielieto. Ir tāda lieta, tev ir jābūt ar to spēlētāju kontaktā. Tu nevari nerunāt ar viņu. Tev ir tā, tu iedod iekšā, bet tu pasaki, vecīt, tev šitas labs. Saprot, tev jāspēlējās ar to spēlētāju tā, lai viņš jūt, ka viņš ir kaut kas. Saprot? Un viņš uzreiz iedos tev lielāku rezultātu nekad, bet ja tu viņu ignorēsi, dušīs tur nost, viņš nekad nekas nebūs. Saprot? Un tur ir, un vēl kas ir spēlē, man vienmēr pārmetuši, ka man diezgan vienveidīgs spēles stils, tāds tur ātrs, tur bez 5 pakāpu kombinācijām un tā tālāk. Es redzu tā, kurš ātri pieņem lēmumu, spēlēt pēc iespējas ātrāk, lai varētu to katra spēlētāja tās labās īpašības realizēt. Ja? Un tikai tad ātrumā tu viņus var realizēt. Lēnumā tur viss var sačkot. Tur, kur bija Valters, tur vienmēr met vairāk par 100 punktiem. Bija 200, ka bija jauns līgā. Mums bija regulāri 200 bija. Bet, tur nebija nekāda baigā pa aizsardzību, ka tur bija vairāk uzbrukums. Tas tā kā Golden State. Jā. Labi, tas tā. Dāj pa nākotni bišķiņu. Okay. Par nākotni. Mēs atkal, mēs abi divi laikam to basketbolu diezgan mīlam, varam daudz par viņu runāt. Es varu runāt, jo tas ir baigā vēstur. Cik gadu? Es tu pareitināšu, cik bija, tāda, kad es pārvaru. Tu teici, 73. gadā tu spēlēji Daugavas sportā. Jā, 73. gadā es biju pie Alvila Gulbja, VFA. Pirmo reizi kļuvu par Latvijas čempionu. Man ielika 16 gadīgi, un es kļuvu par Latvijas čempionu 16 gados. Es atceros, ka es vienreiz 2 punktiem. Pagaiž žeks. Pirmā Latvijas čempions bija 16 gados. Večiem, tur jau pirmkārt kādreiz jau arī, man liekas, bija baigi grūti vispār tas... Tagad tur 16 gadīgs jau diezgan tehnisks un tā. Ir tā. Un mēs jau vēlāk attīstamies arī vispār. Jā. Ir jau tāda, ka kā Kambala jau 14 gados ar melniem stūmās, tur 15. Jā, bet vienkārši kādreiz bija šausmīgi žost, ka tu iznāci par tiem lielajiem. Labi, man nebija tik traki, es biju diezgan fiziski spēcīgs, jā. Un tev uzreiz bam un ieliek kaut kādā pa krūtīm kaut kur. Un tu tā kā tu to realitātes apziņi, ka tev jānoķer ir, kad viss beidzies,
ka jaunats līga ir galā, nu, kad tā kā te tā nebūs. Bija starpība, jā? Nu, es atceros, ka visi tā plejādi, kad es tur trenējos tais vasarās pie tevīm un tā plejādi, un kad tu ieraugi tā līmeņa un to jaudu, nu, tiem džekiem, jā. Tagad, man liekas, ok, tu tur skrien kaut ko met, nu tev tā nedod iekšā. Man tāda aizdoma ir. Nu, arī NBA nav basketbols tik fizisks bijis, kā kādreiz. Redzēju, nu, tev, kad devi iekšā, tu negribēji, jā, tad tev daudz jautājumu bija. Tu gribi vēl, vai tu negribi, un tā. Pat man bija jautājumi. Tā kā tā. Valdai par nākotni. Es, lai kā arī nebūtu, bet man ir informācija, ka tu kandidēsi Rīgas domas vēlēšanās. Un man ir tas jautājums. Kāpēc? Kāpēc? Nu jā, nu tas tāds, kā var pateikt, tāds primitīvs jautājums un primitīva atbildi, ja kāpēc. Principā, priekš kam, nu, starp citu, viena lieta, jā, tā kā, ir divi faktori. Viens ir tas, ja tu tur tiec, tad tu var kaut ko izmainīt. Viens, un otrs ir, vispār jau cilvēks, nu, parasts cilvēks un politiķis, tās ir divas dažādas lietas, ir drausmīgi cilvēki neieredz politiķis. Ja. Un es tagad domāju, ka es iedošu to paziņojumu, ja, nu, tieši otrādi. Es biju vispār šokā, ka tāds atbalsts bija, ka es iešu. Es nevarēju saprast, kāpēc. Nu, labi, faktori tur daudz ir, bet ir viena lieta, ja, lai tu atcerēsies, nu, principā es vienreiz jau ir tik ievēlēts Rīgas domē, 98. gadā. Tas stāsts arī interesants. Es teicu, vienu noteikumu, ka man iedos 10. numuru. Arī tagad man būs 10. numurs. Jā. Okay. Jā, un iedeva un ievēlēja. Un tad es tā, tur, kā teikt, pasēdēju. Tur, es biju tādā laikā brocēna treneris, U18, lielās, nu, visi jaunatnes līga, viss man bija. Ja. Nu, es tā sapratu, ka es netur esmu ielīdis, ja. Bet, nu, es domāju, kas tajā Rīgā pietrūkst? Aizēju uz skolu, vispār zāles nav. Sportzāles nebija. Toreiz visur bija kastītes, atceries mazās. Un es tagad, teiksim, biju tur tajā, kā saka, Latvijas ceļā diezgan ietekmīgs tajā procesā. Es saku, kāpēc mēs pie katras skolas nevaram uztaisīt sportzāli? Atnāk tur tas viens ierēdnis, viņš saka, jā, mums tur plānēja tādas mazas zālītes, kad tu iemet no groza galvu pret sienu. Ja? Es saku, nu, bet zin kā, mums toreiz bija skiču projekti tādi uz 3 laukumiem. Saku, kāpēc mēs nevaram pie katras skolas, beigās izsit cauri. Paldies Andrim Bērziņam, Ārgals atbalstīja, Rītiņš atbalstīja toreiz un ielikt 2 skolas katru gadu programmā. Bet, nu, 2 laukumu un centrs. Un viss skolās ir šobrīd sportzāles. Tikai viens lēmums vajadzēja vienam cilvēkam. Tagad ir tas pats jautājums, ja, ka Rīgā man ir vairākas programmas. Viena ir tā mācību spēja, kurā es ļoti daudz nodarbojos tagad šos gadus, ko es tā kā biju nogājis no sporta nost, es ļoti daudz nodarbojos ar pētniecību, es ļoti daudz skatījos pasaulē tās, teiksim, tajās visās koledžu pētījumu programmās, kas tad notiek Amerikā, tur, nu, visādās paudzēs jauniešiem. Un ir 2 lietas. Pirmā lieta tā ir, teiksim, kad bērni specializējās, drausmīgi specializējās, lai sasniegtu rezultātu. Un otrs ir, kad veselība pasliktinās vispār kopumā. Ja? Un Latvijā tā ir katastrofa, jo mums tikai kaut kādi, nu, mēs redzam, kad 50–70% bērni vispār nenodarbojas vispār ar fiziskām aktivitātēm. Tad ir tie pētījumi no veselības ministrijā, kā es, teiksim, Hausams uzlūdzu, es varu sākt skatīties tos datus, nu, veselība 25% pasliktinās, teiksim, liekais svars, tur mentālā veselība un tā tālāk. Nu, jāsāk kaut kas darīt šajā jautājumā. Kas man nepatīk? Man nepatīk tas, ka valsts kopumā un visiem ir diezgan tāda, nu, tāda trešķirīga attieksme pret jaunatni. Tas man nepatīk. Vecāka atbildība. Tikai vienīgi. Nu, tas man nepatīk. Jā. Un es domāju, ieejot šajā procesā iekšā, nu, es varu pateikt vienu, es daudz ko izmainīšu. Nu, ja es tur būšu iekšā, nu, es vismaz būšu skaļš, es centīšos pierādīt. Nu, tev kaut kāda mēdīja platforma arī. Nu, tas būtu mazākais. Vairākais, ka tev jāpārliecina tie politiķi, lai kaut ko dara. Visi, ne jau tikai no tās partijas, no kuras tu esi, bet visi, kad jau dzimst mazāk bērni, viņi paliek neveselīgāk.
teiksim, mazāk fiziskā aktivitāte, vairāk mācās, pārslodzes, pašnāvības, tur vesela čupa, ko mēs varētu salikt to slīkst un tā tālāk un tā Bet tam tālāk. ir vajadzīga arī nauda, vai šobrīd tikai sakārtojot Sistēma jāizveido. Sistēma. Nav sistēmas. Šobrīd mēs redzam, piemēram, ir tāda pie Eviks Siliņš bija komisija, kurā mēs pusgadu pastrādājam, un man ir pilnīgi viss skaidrs, kas notiek sporta jomā šobrīd Latvijā. Es to nezināju. Izrādās, ka šobrīd kādreiz bija sporta dispansers, to varbūt atceries. Protams. Divreiz gadā tev pārbaudīja un pielaida. Tagad vispār vecāka atbildība. Ir tāds jauniešu bērnu slimnīca, kura atbild, viņi var gadā ap 20,000 paņemt. Viņiem nav vairāk, viņi nevar. Kopā ir šitiem profi ievirzēji ir 47,000. Tad, kur tie 27,000 ir? Jā. Tie paši uz pašu atbildību, tā viņi tur rotē. Kas ir jāizdara? Jāizdara reģistrs, jāizveido bērniem reģistrs, kurā mēs zinām, cik ir bērni, ko viņi dara, kāda veselība, kādas fiziskās spējas. Otrs ir pārbaudas, ja? Un tad tu vari pārbaudīt, tad tu zināt, ko tiem bērniem darīt, kuri netrenējas, ko dara, kas nedara. Nav nekādas informācijas vispār valsts. Tas nemaksā daudz. Tu redz, kā tā nauda tiek tērēta, tāpēc, ka tā nav prioritāte. Pirmkārt, sakārtos sistēmu, reģistru, tur sāks saprast, kas katram bērnam ir, sāks problēmas apzināties, pētīs viņus, tad toreiz veids, teiksim, kaut kādas jaunas programmas veidot, lai viņus uzlabot viņam to dzīvi. Neviens. Vecā. Es redzēju, ka tur Veselības ministrijā tur ir kampaņas, un tur ir visādi projekti, un visādas Eiropas. Tur nav kampaņas, tagad atnāca Hosams gadu vairāk. Pirmo reizi Veselības ministrs, cik gados ielika zaļo zonu? Tu zini, kas ir zaļā zona? Nezinu. Ir sarkanā, oranžā un zaļā. Pirmo reizi ielīt zaļā zonā. Sarkanā ir slimie, dzeltenie gandrīz slimi un zaļie veselie. Jā. Viņš ielika, ka šeit ir jāsāk strādāt uz šo auditoriju, lai tā zaļā zona paliek lielāka. Mēs tikai visu naudu sarkanie, skaidrs jāpalīdz, dzeltenie, tie oranži ir tie jau tur tādi. Uz tiem, zaļie, paši tiks galā. Tā nevar. Tu saproti, mums nav sistēmas. Man šķiet, ka ļoti daudz mēs runājam visu laiku par kaut kādiem ekonomiskiem rādītājiem, kas visu laiku ir prioritātē, bet man šķiet, ka kaut kur ir pazudis tas, ka tas pats cilvēks ir lielākā tā valsts, vai precīzāk, ja mēs valsts pielīdzinām bišķiņu uzņēmumam, kad ir tā lielākā vērtība. Un es neredzu tur personālīs, kuras cīnītos par cilvēku. Kā par cilvēku, kā par vērtību. Kāpēc? Nezinu. Tāpēc, ka neviens cilvēks, kas ir iegājis politikā, tur nekad nav deklarējis. Kāds vadītājs, piemēram, mums bija kādreiz tur. Pacies, kas mūs vadījuši valsts? Kas interesē? Nauda, bizness, šteles un tā tālāk. Nevienam neinteresē. Iepirkumi. Kurš ir kāds pateicis, kad vajag kaut kādai šai valstī sākt strādāt ar bērniem, kur ir nākošā nākotne, mūsējā. Neviens to nekad nav deklarējis. Tu esi dzirdējis? Nav deklarējis. Tur dzimstību vajag paaugstināt, tur parādnieks, tad tur tas, tad tur šitas, tad tur vispārējais tādas deklarācijas. Bet nav ilgtermiņa programmas neviens, kā mēs varētu šo jaunieti, kā ar viņu varētu strādāt. Tādā ziņā, lai viņam šai valstī būtu Somijas modelis. Ja? Es tad beigtu pēc Somijas izglītības modeli. Viņi sāka, vēl sazinu, kuros gados sāka šo reformu ieviest. Valsts ir tagad 90% laimīgi. Somijā cilvēki ir laimīgi 90%. Kāpēc? Pateicoties tādai izglītības sistēmai, kur nav bērni sačakarēti. Saprotu, kas mums ir? Ko viņi pamainīja, jo kādreiz viņi kārās, man liekas, visvairāk. Viņiem ir ļoti... Suicīds bija tieši jā, bet redz, viņi aizgāja uz to, ka nav mājas darba, ka viņiem ir brīvais laiks, kad viņi var izvēlēties, ka viņi vairāk sporto, ka viņiem ir brīvais laiks. Ka tie bērniem... Kur ir bērniem? 50 uz 50. Mums ir jāiemācās 50%, mācīties 50% atpūt. Ja? Un sabalansēt to bērnam. Kaut vai sistēma nedrīkst ļaut. Piemēram, es tagad aizbraucu uz Ameriku, es tagad biju 10 dienas, es izbraukāju tur augstskolas, izbraukāju high schools, un tur vispār 4 stundas dienā ir mācības. 4 stundas, pēc tam ir sports. Kaut kādas sportiskās aktivitātes. Viņiem vispār 5 priekšmeti ir. 5 priekšmeti.
Saprot, skolās, labi, tur ir dažādi. Bet es dzirdēju, ka saka, oi, tie amerikāņi tur stulbi, neko viņi nezina, neko viņi neprot. Bet klausies, bet viņiem jaunatne, es skatos, kas viņiem, kā viņi, high schoolās, kā viņiem tur ir sports attīsties, kādi tie komplekti, kā viņiem viss tas notiek. Labi, tur, zin kā, viņiem jau masa arī briesmīgi. Tur jau 350 miljoni. Jā, bet ja mums būtu 350 miljoni un no tiem 200 būtu slimi. Ko mēs darītu ar tiem 200 miljoniem? Viņiem tur ir, viņiem skaidrs, ka tur masa liela un tu staigā, ar ēšanu tur viņiem ir pilnīgā vāks. Tur tas fast foods, tas, kas tur notiek, tas tur labumu nedara. Bet principā tā visa high school, teiksim tā, mācīšanās plus tās brīvais laiks, tas ir tas, kas ir vajadzīgs mūsu jaunietiem. Mūsu jaunietis principā ir ļoti... Bet viņš visu brīvo laiku nosēž telefonā. Es pastos tur tāpēc, ka nav 8 stundas, es atvainojos, man tālu nav jāņem, es savējiem pastos tur screen time, brēns, 8 stundas, 6,5 stundas. Es vienkārši nesaprotu, kad viņi vēl paspēja kaut ko citu darīt. Un tas ir man ar visu darbu, ar to, ka es no rīta skrienot krosu, klausos podcastu stundu, vai kaut kādu sportu daru, man tur ir stunda. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam nav ko darīt. Ko viņi dara pēc mācībām? Ko viņi dara? Sēž telefonā. Tur ir 101 iemesls, kāpēc kaut ko nedarīt. Ja viņi būtu sistēma, piemēram, Amerikā, viņi uzreiz esat uz nodarbībām. Visu laiku viņiem vienā tanī tur ir un visu laiku viņi tur nodarbojas, varbūt vakarā iet telefonā vai pazvan mammai. Tu uzskati, ka principā skola, kurā bērns mācās, viņam principā būtu īsāka šī mācību daļa, un momentāli jāmetās klāt ir kaut kādam sportiņam. Vai sportam, vai kaut kādam tur ir dejošanas pulciņu. Fiziskām aktivitātēm. Nevis 3D printeri. 3D printeri ir laba lieta, bet fiziskās aktivitātes obligātas. Redz, cilvēks ir tā salikts, ka viņš nevar vienu to pašu slodzi visu laiku darīt. Piemēram, mācīties, vai tāpat arī trenēties. Otra galējība ir, ko es redzu tagad, vecāki un vēl trakiem bērniem, tagad izdomājuši, ka viņi U10, U12 būs čempioni. Jā. Ļoti daudz piemēru. Tenis, tur hokejs, basketbols, visi tur nojukuši prātā, viss slikti. Treneru nav, nekas nav, mans dēls. Jā. U15, U16, nākošais. 10 treniņu nedēļā. Nākošais šitas, tāpēc, ka viņam viss līdz kaklam. Viņš nevar tālmācības pārgājis, pēc tam pāriet nevar. Saprot, bērnam jau no bērnības ir jāiedod programma, kurā viņš stabili jūtās līdz beigšanai. Jā, tad tik daudz mācīties, tik daudz sportot un vai vēl kaut kādas aktivitātes. Un viņam pavisam cits dzīves ritms būs. Bet te varētu nospēlēt pa plusu, principā, tu šobrīd ar savu meitu ļoti aktīvi darbojies. Tur ir. Cik viņai tagad gadi? Viņai 14 gadu tūliņ paliks, bet es varu pateikt vienu lietu. Ja? Nē, bet tas, zināmā. Tenisā, viņa vienīgā, kas tā darbojas visā Latvijā. Neviens to netrenējas. Kā viņa. Kas ap specifiku? Specifika ir tas, ka līdz 15, 16 gadiem nevairāk kā 3 tenis, nevairāk. Tur viss trenējas pa 5, 6, 7 reizes. Tas ir 4 stundas, 4 maksimums. Un 3-4 vieglatlētīgi. Viss. Un nekādu maču. Ļoti minimāli kaut kādi 2-3 starti tur vieglatlētikā. Tur viss tā kā pārbaudas. Viss. Nekas vairāk. Viss. Kamēr ķermenis, kamēr pubertāte nepabeigsies, tikmēr nekāda slodze neliks likt virsū. Specifiskā viss. Viņi ļoti labi mācās. Viņi ir konkurētspējīgi gan vieglatlētikā, gan tenisā. Ļoti konkurētspējīgi. Ja? Un viss. Bet es nelieku uzsvaru uz rezultātu. Ja viņi gribēs... Un tas mērķis ir aizbraukt uz high school vai uz Ameriku, fiziski gatavam, mentāli gatavam. Cilvēku. Un tad, kad tev iedos to slodzi, tad tu arī varbūt izšausā, varbūt ne. Bet izglītība tu noteikti dabūs. Tas ir tas galvenais. Es vienmēr atceros, ka 14 gados, kad es pats nosapņoju, ka tomēr es gribu spēlēt to basketbolu, tad tanī brīdī, kad es pieķēros klāt pie tiem treniņiem, tad, kad tu jau sāc. Un tad, kad nevis es gāju, jo vecāki veda, bet kad es pats sapratu, ka es gribu, es biju ātraudzis, es ātrāk, piemēram, citam tie būtu 16 gadi. Tāpēc, ka tu esi armēns. Armēns. Armēņa asins. Visi tie tumšie, tie ātrāk. Tas procents. Labi, es jokoju. 10. Nav svarīgi. Tas bija joks. Nē, viss kā. Un tikko kā tu pats saproti, ka tas ir tavs mērķis,
tas progresīvais neiedomājas. Viņš iet šitā te. Tikko, tev vecāki var vest uz 10 treniņiem, darīt tur individuāli. Tikko tu pats sāc sevi novērot, sekot līdzi, pierakstīt bišķiņu vispār savus treniņus, ko tu dari, kur tu ej, kā tu dzīvo. Tu sāc iet gulēt, jo tu saproti, ka tev rītā ir tāda kārtība. Tas progress ir vienkārši anormāls. Un tāpēc es arī brīnos, ka tos bērnus tur tā izdzīšana, kas notiek šobrīd, tajā... Bet tev vecāki un... Zini, kas ir? Treneriem vajag naudu, vecāki panesās, tā sistēma strādā ļoti vienkārši, ja? Tu aizēji paspēlē, tur viņš zaudē. Davai individuālas treniņas, davai, un progresē, davai vēl. Viņi jau nesaprot to bērnu fizioloģiju, ne to mentalitāti, neko nesaprot. Es visiem tiem vecākiem, ko es redzu, es saku, jūs saprotiet, kad jūs zināt, kas ir lielais sports? Neviens nezina. Es zinu, ko tas nozīmē. Labi, viņi man protestēt nevar, bet viņi nesaprot, ko darīt. Viņam nav neviens, jo treneri arī nav sagatavoti. Treneriem, lai nāk, davai trenējies, maksā. Tur tā lieta, individuāli. Redz, ko es gribēju vienu lietu jauniešiem pateikt. Kobe Bryants, ja? Žēl, ka viņš tik ātri aizgāja, viņam tik daudz idejas, un vispār viņam tā galva bija tāda, viņš bija kaut kāds ģeniāls cilvēks, vispār ne tikai laukumā, bet viņš teica, ka katru vingrinājumu, kamēr tu neizlaidīsi savu galvu, nekāda progresa nebūs. Viņi ņem tos trenerus, maksā tur ārprātīgā naudu, un viens tos pašus vingrinājumus viņi tur tais pieņems. Tak vienreiz, kad tev iedod, tad pats to izlaid savu galvu, un ne pats trenējies. To cilvēki nesaprot, ne vecāki to nesaprot. Un kamēr tu to nedarīsi pats, nekas tev nebūs. Jā, tev vajag tur, teiksim, sparingu kaut kādu vai ko, bet nevajag. Vajag tikai to, ko tu saki, caur galvu izlaist visu, ko tu gribi, kā tu gribi, un tādā veidā. Un šobrīd laiks atkal vērtīgai reklāmas pauzē. Ja tu esi cilvēks, kurš plāno savu vasaru, tad lūdzu atzīmē 18. un 20. jūliju, kad notiks Geto Games festivāls Ventspilī. Tas būs jau 13. Un šeit mēs varam redzēt uz sienas, cik daudz lietas mēs esam plānojuši. Fights, brīvruna, dance, baskets, BMX, skateboards, skūteri, inlines, tenis, un es varētu saukt, pat 3-3 hokejs tur būs draugi. Tā kā sekojiet līdzi informācijai un ticiet man, jūs kopā ar ģimeni, ar saviem mazajiem bērniņiem, lielajiem bērniņiem un vecākiem un vecākiem varat piedzīvot labāko sporta festivālu, kuru es vispār personīgi pats zinu. Un tagad skaties tālāk podcastu. Labi, atkal mēs atgriežamies pie tā profesionālā sporta. Labi, profesionālā sportā ir labi piemēri. Jā. Mums ir, kāpēc es, piemēram, Porziņģim bišķi pārmet par to, kāpēc viņš nav tik aktīvs Latvijā. Viņš tur laukums uzbūvēts, nav jautājumu, bet viņam ir jānāk, un tam jaunietim jāstāst un jāparāda, kas viņš ir un kas ir jādara. Saprot, jo nav jau Latvijā ideja, tāda. Bet viņš šobrīd, kur atrodas? Es tomēr negribētu pārmest tur Porziņu. Es nepārmetu, es saku, ka viņš biežāk varētu atnākt. Nevar, viņam tas schedules ir kosmos. Es domāju, pa vasaru iet runa. Jā, bet viņam... Bet vasarā viņš tomēr iesaistās tur vienā projektā, otrā, trešā. Jā, bet kāpēc es saku? Tāpēc, ka tik maz bērnu dzīves, tagad katrs sporta veids cīnās par savu sporta veidu. Tiklīdz Porziņš atnāk, 10 basketbols vairāk aiziet uz basketbolu. Jaunie, nevis tā. Tur ir tas stāsts. Zini kā, Porziņš pirmkārt jau kuro gadu atbalsta mums to galveno balvu, kas brauc. Es par to neiet. Es to domu, ka ja viņam atnāk ar gatavu programmu, kādai viņai būtu jāizskatās un tā tālāk, viņš noteikti var kaut ko darīt. Bet tādā brīdī, kad viņš pats tagad sēdēs mājās un domās, viņam ir jābūt cilvēkiem blakus, kas tāds kā tu vai kāds, kas var viņam iesaistīt, viņš iesaistīsies. Tā nav pārmetums viņam, tas ir tas, ka basketbols varētu no viņa vairāk iegūt. Tādā veidā. Tāda Porziņas te nebūs 100 gadu, es uzreiz varu pateikt. Nebūs vairāk. Tas ir pēdējais brīnums, kurš Latvijā ir piedzimis. Un viņi arī, zin kā, viņi jau situši, liktenis viņi sits. Piedzimis, jo es skatos, kā viņš to visu dara, un es vienkārši atceros kādreiz tos garos spēlētājs, un es skatos to viņu 2-21. Tev pēc Biedriņa spēlēt arī jaunas līdzi. Biedriņš jau bija otrs supertalants, un es atvainojos tur 2-13, tas viss, kā viņš kustējās, kā viņš redzēja. Kādas fiziskās docības. Bet pats galvenais, kad reti ir tie garie, ar kuriem tie mazie var arī ārpus laukuma uztusēt. Un tā ir tāda puse no uzvaras. Ja viņš mentāli velk līdzi tiem maziem un asajiem, tad ar augstu varbūtību viņš tiešām būs ģeniāls laukumā. Un gan Biedriņš, gan Porziņš. Tā vienkārši piegāja lietai. Tā no cilvēciskā faktora piegāja. Jā, bet tā arī bija ar Biedriņu, taču ārpus laukuma. Jā, Andris jau arī ļoti komunikabls. Ļoti, jā. Un
Bet jautājums jau ir Par cits. Porziņu Nē, valdi. es gribēju, Kristaps ir, es jau, zinu, kā saka, man arī savā laikā daudz prasīja un daudz sit. Jā, un tiklīdz tu neiedod, tev uzreiz sit. Tiklīdz tu iedod, viss kaifo, jā. Tad viņam vienmēr būs tāds liktenis, ka viņš būs čempions, viņš viņu slavēs. Viņš uz izlases neatbrauks, viņš viņu lamās, jā. Tāda dzīve, jā, un neko tu nevar izdarīt. Tā ir tā psiholoģiskā puse. Otra puse, kā viņš, kā spēlētājs, es gribētu, lai viņš VFA būtu 80 gados. Es domāju, tur PSRS čempionu mēs taču paņēmu divatā. Kaut kas neiedomājas. Nē, vienkārši tāds tornis apakšā, kurš var viss metiens nobloķēt. Viņš ar Sabonu varēja mierīgi. Viņam ir tā piespēle bišķi švakāk kā Sabonim. Tā izjūta. Okay. Bet metiens viņam labāks. Metiens viņam, Sabonim nebija slikts metiens. Metiens kustība. Jā, viņam viss saprot. Es nezinu, mūsu divus tur nevarētu nosekt. Tāpēc bez variantiem. Tur pārējie nebūtu vajadzīgi. Nē, es tik saku, es ar Sabonu spēlēju PSRS izlasē. Es zinu, ko tas nozīmē spēlēt ar labu garo spēlētāju. Jo, ja tev pirmais numurs ir ar piespēli un individuāli spēcīgs, ja, tad divatā, tu taisi pick and rolls divatā spēlē pārējos tā, tur neko nevar izdarīt. Vai viņš iet lejā un tur ir, vai tad nāk garais man ārā un tur es daru, ko es gribu viņu. Jā. Bet tu saki, ka reiz 100 gados tāds dzīves? 100%. Ja mēs atceramies, es tagad Krūmiņš Jānis bija, tur mežu viņu izvilka ārā, tāds brīnums bija. Kas viņš bija liels, spēcīgs, bet kā ir evolucionējušies tie centra spēlētāji. Jā. Sabonis jau 18 gados pirmais, kas pēc tam parādījās, teiksim, tagad viss saka Jokič. Jokič ir Saboņa jaunā versija, kaut kā 3-0, jā, pieņems. Un tāpat Vembiān, kas vispār kaut kāds vēl labāks par Kristapu, vēl labāks, saprot, jaunāks, vēl labāks. Redz, Kristaps pirmais tas tīradnis tāds. Tagad nāk šitādi pilns, es skatos tādu jauniešu, tur YouTube lien ārā šitādi garie, jau 13 gadīgi jau tur tādi. Tā ir tāda tendence šobrīd, bet Kristapa jādabū vairāk ārā no Latvijā. Es tā redzu, ka viņš klausies spēlēt NBA čempions, tas jau ir. Ne jau. Žēl, ka viņš tos fināls nenospēlē visu. Čempions spēlējot, un tas ir cits. Jā. Viņš ir piecinieks, un viņš ir, kas ir interesanti Bostonā tagad. Es arī pats redzēju, un pats tur biju, ka bez viņa tā komanda nevar spēlēt. Bet ir viens cits risks, kad atnāca jauns īpašnieks, un tu zini, kas Dallasā notika. Jā, tā arī var sākt. Viņam 500 miljoni ir luksus, tad jāmaksā pāri, tur pateiks, apieši, kam man to vajag. Un tad Kristaps pirmais rindā būs, jā, es domāju, tādā ziņā. Bet viņš jau nav dārgākais Džeks. Nav svarīgi, viņi tur ir 5 vai 6, kas tur vēl jaunu līgumu jāparaksta ar otrās šķirs tur tiem spēlētēm. Tas ir biznes. Bet, prieks, kad viņš vismaz būs... Kā saka, izbaudīs to procesu, ko diez vai kāds vēl izbaudīs. Diez vai. Es savukārt atceros, tikko tu sāki runāt par Biedriņu, ka viņš aizbrauc tieši no Valtera basketbola skolas. Pataisno. Es biju tajā reizē Horvātijā, ka viņš no turienes pataisno ar Somu, tā arī aizbrauc. Naturālā veidā pataisno. Un dēļ tā, ka viņš nebija mūsu finālos, iespējams, kad arī es netiku vismaz pie kāda Eiropas līguma tādā brīdī un tā, jo 18, ar Biedriņu mēs bijām viena komanda, un bez Biedriņu mēs visiem zaudējām pa 5 punktus. Jūs pareizi. Un es atceros vienkārši, kā tika būvēts šis konto projekts, kur atkal tu tur ar Indriksānu kopā. Nē, tur visi jaunie čaļi bija, visi, jā. Jā, bet tas... cik ļāva Biedriņam tur darboties un viss tā vaļa, kas viņam bija iedota priekš tam, lai viņš to vajag vēl kādam tajā galvā noticēt, ka tev ir NBA prospekts. Valstī, kur tur... valstī nav, tas ir treneris, tā ir komanda, tas ir... Bet kurš noticēja? Piemēram, es VFA aizgāju, kad es VFA aizgāju, toreiz atceries, ka es aizgāju, man ļoti nepatika 2 lietas. Nepatika tas, ka viņi parādījās naudu un sāk būvēt uz rezultātu. Es uzreiz teicu, te man nav vieta. Kuruts palaid, Fasečņik, 2 NBA spēlētāji pat taisno var aizbraukt uz turieni. Vēl būtu... Visu, es to saku, piemēram, es jau redzu to projektu tādā veidā, kad tie jaunie nāk un viņi uzreiz aiziet pat taisno tur. Otrs, man bija vesels saraksts ar NBA
potenciāliem spēlētājiem Eiropā, kurus varēja pavērt. Nē, toreiz ne vairāk kā 2. Es varēju paņemt tur sērbi tādas 18 gadīgi. Viņi Eiroligā spēlēt, ne, gads 2. Viss noslēdz 2 gadu līgumu, viens, nu, teiksim, un tu VFA viņš iespēlēs, viņš jau pēc sezonu, viņš pat taisa uz NBA. Nu, tas ir tas projekts, kas būtu jātaisa Latvijā. Jā, mums, kas, nu, tagad ir 10-kārtējais, 50-kārtējais čempioni. Nu, tas nedod, tas nav tas efekts. Saprot, kas ir čempions Latvijas? Nekas. Nu, es esmu 13 kārtējis. Nu, kur tas ir agriz? Visas tās medaļas izmetas ārā. Ja nav nekāda. Nu, es tik stāstu. Nu, man ir tāda funkcijas, nu, kad labāk sagatavo kaut ko baigu. Un, nu, labi, dabū 2., 3. vietu, bet ir tie spēlētāji. Nevis tur, teiksim, tie. Nu, bet šobrīd Zeļiem ir tāda iespēja, ne? Nu, bet Zeļi ir labs mārketinga projekts. Bet no basketbolas tur neko neredz pirmkārt, tāpēc, ka pasaulē pamainīsies ir tendence. Tagad visi ir labākie uz high school un pēc tam uz college, kur maksā naudu, kur lielu naudu maksā. Tu zini, cik maksā, cik Cooperam Flagam 5 miljoni. Nezināju, es dzirdēju, ka 2 miljoni lielākais. Nē, nu, tur jau šitam te miljonu maksā Igaunim. Par ko iet runa? Nu, tur tas summas tikai kāps. Superzvaigznēm kāps, saprot, un mazajiem tur arī nauda būs. 100, 200 tūkstoši, 50, tur Zeļi nevar Eiropai vākst. Nu, tie, kas grib mācīt. Nē, bet tagad ir tā. Ja ir tāds projekts, tad ir tev no 14 gadiem jāsaprot, ka kaut kādām akadēmijām, kur brauc uz tādām reāli vai kur tur bezcerīgi, tev ir jāmācās. Tev ir jādabū konkurētspējīga komanda, kur tu vari labi attīstīties, trenēties un spēlēt. Viss tev neko vairāk nevajag. Otrs, tu nedrīkst saņemt naudu nekur, ja, tādā ziņā, ja, lai tu tur, kā teikt, iet. Tā kā... Nedrīkst saņemt naudu? Jā, nu manuprāt, nē, tu nedrīkst kaut kādā profesionālajā... Nu, bet ja es 16 gados es baigi labs, es spēlēju VFA, tad es pēc tam nevaru parakstīt to līgumu. Nu, man liekas, ka tā tas bija kādreiz, es neesmu, jā, nu, ka viņi nedrīkst bet saņemt. Kaut kāda... Tur, man liekas, kaut kādu viņam noformē kā kaut kādu, es nezinu, stipendiju, vai ko, es nezinu. Nu, es tās detaļas nezinu tik dziļi, bet es zinu to, kad, no Blūma piemērs kaut vai, jā. Ļoti labi, no Čāls pēc 4 gadu būs izglītots sportists, kuram, kā teikt, būs visi ceļi vaļā gan vienā virzienā, gan otrā virzienā, jā. Tas ir tas ceļš. Ko Zeļi, ko VFC, nu, ko viņi to jaunieši var piedāvāt? Tie, kas negrib mācīties, bandītiem, tādiem čaļiem, nu, tā kā tu, piemēram, jā, bija. Tādi te var spēlēt, jā, bet tie, kas grib mācīties, nu, viņi visi būs prom. Nu, tā es redzu. Nu, te ir, jā, tu saki par tiem čempionu tituliem, un nu, tā ir tāda ideālā versija, tur sagatavot un tā, bet tā, kad tu nonāc tajā fināla fāzē, tomēr... Nu, vinnēt tu gribi. Vinnēt jau tu gribi. Nu, gribi, bet jautājums tas, ko tu liec par prioritāti. Vinni, uzvar, vai tu liec tomēr kaut kādas vērtības? Man vienmēr ir bijis cits, un tas ir, es vienmēr ar to esmu cīnījies, ka es nekad nevarētu super komandu vadīt, man bija tās komandas tur tie, nu, neinteresanti, bet tad, ka broči tur viss test, neviena spēle gadā nezaud, nu, kāda interese, nu, labi, tur danko, viss tur, nu, tie bija Eiropas kausi. Fergusons, Timons. Jā, nu, bija toreiz tāda laika, jā, un tad Žalgiri mēs spēlējam līdzīgi visu laiku, kad tur viņi bija Eiropšiem, nu, tā, nu, tas viss ir tāds rutīnas darbs, kas nav, bet, kad tur ir jaunieši iekšā, tur, kā tur Grāfs iesāk, es atceros, visi tie, kas izgāja to Valtra basketbola skolu, spēlē Eiropas kausos. Šobrīd viņi, šitie juniori kustēsies, viņi pat nevar spēlēt Latvijas-Igaunijas līgā. Tie bija 18 gadīgi, visi bija gatavi rītā rīklu pārgriezt lielēvā. Šitie mierīgi čaļi, vienkārši skraida, nu tā, nesagatavot fiziski, es domāju, mentāli. Tie jaunas treneri, nu, kas saka... Bet tas nav saistīts to, ka vienkārši vēlāk nobriest šobrīd nu, tur tie cilvēki. Tādi paši bija. Grāfs vai viss bija. Es atceros Armanu Šķēli, kurš centrā atņem bumbu tur Eiropas vienam no labiem tur saspēles vadītājiem, izsit bumbu, aiziet pāri un bezmazliet 360 iedod. Jā, nu viņam bija talants. 16 gados. Nē, redzi, kur ir tā lieta? Mums bija skonto, kad bija, tu teici, bija fiziskie testi, un ja tu nevarēji 150 piesaisties, 100 izspiest, komanda netika. Un visiem nācās... Bet Kristaps varēja? Varēja. Ja? Visi varēja. Skonto laikos visiem bija tests. Čaļiem uzprast visiem, tur nav ko teikt. Visi darbojās, mums bija Meikališs, kur bija Vitālijs ar Meikališs, viens darbojas Vietlētikā, viens to. Čaļi bija baigspēcīgi. Jā, viņi vēl nebija tādi, nu, kā saka, viņi nevarēja ar alkoholu iesist vai ko. Viņi tādi mīkstāki bija. Nu, zin kā, nebija tā pieredze, nebija tas, bet viņiem
fiziskās dotības. Visi bija uztrenēti spēcīgi. Es atceros, ka Natālijas draudziņas skolā tur jau Jančēnaks un kas mācījās Natālijā, viņiem tur bija trenižera zāle pie Nagļa. Viņi no turienes ārā nenāca. Man liekas, ka turpat arī Šķēle bija pieviedrojies. Un tāds tur, tas jūrmals bicīts bija minimums, kas bija jāuzkačā vispār. To es nezinu, tādas detaļas es nezinu. Nē, nu ko kačāja, bet tas, ka visi bija fiziski spēcīgi čaļi. Un viņi, man nebija, tāpēc viņi arī spēlēt Eiropu. Saprāt, jā, viņiem nebija vēl tas, tā pieredze, bet viņi arī iznāca, viņi neko nezaudēja laukumā. Ja? Viņi bija ātrāk, es vienmēr, un tāpēc es metu viņus vienmēr iekšā. Bet es sanāku vēl, ka tu esi tāds arī cilvēks, kurš vienmēr skatās ar tādu jauniešu prizmu. Tikai. Es nevaru vispār dzīvot, es aizēju pie tiem saviem vienaudžiem, un tā liekas, ne tikai tā kā man viņa tēva, bet man viņa vecie tēva tāda pēc domāšanas. Ja? Nu, viņi vispār nedzīvo laikam līdzi. Jā, viņam ir kaut kāds telefons, viss, bet, teiksim, tādas, pa ko es arī vēl vienu tēmu gribēju, ka nav jau vecumā problēma. Problēma ir tas, ko tu gribi dzīvē vēl sasniegt. Ja? Mums ir tā pensija ir un cilvēki, tad viss nav ko darīt vairāk. Tieši otrādi. Es šīs gados jūtos vislabāk no visiem gadiem. Kāds iespējams? Nav tā. Un es arī gribētu visiem pateikt to, ka vienalga kādā vecumā tu vari atrast sevi tā, ka tu vari realizēt pilnīgi. Jā, man nav uz 200% jāskrien, man nekam nav jāpierāda, man nekur nav, kā saka, aiz muguras nestāv tur visu. Tā. Es tagad daru, ko es gribu, un es jūtos ļoti labi. Tur ir tā starpība, redz, un es gribu arī ar savu piemēru parādīt, ka tā man paudze, lai, kā saka, deg un nekar lejā un darbojās, un ka jādzīvo. Daudz jau droši vien pateiks, viegli jau pateikt, bet kā to izdarīt? Kas ir tās pirmās lietas, ko tu ieteiktu? Pirmais ir izzini sevi. Ļoti daudz testi, visādas lietas, kā tu vari izzināt sev pilnīgi. Otrs, tas ir jāierakst Googlē. Googlē, tas tā vienkārši Googlē. Sācis. Izzini sevi, es tā vispār izzini sevi. Tālāk. Pārbauda savu veselību un fiziskās spējas. Un uzstāda, ja tev kādas ir problēmas, sāc risināt viņas. Sāc lēnām darboties, jo principā tu vari ar savu darbību, teiksim, uzcelt imunitāti, kas krītās uz vecumu stingri. Jā, un līdz ar to, jo tev ir stiprāka imunitāte, jo tās slimības, ja tev ir, tad tu vai viegli izslimo vai maz slimo, jā, nosacīt. Un nav tādas lielas krīzes. Otrs, ja tev, ir tā, ka cilvēku vecumā pazaudē muskulatūru. Ja? Kāpēc tu nedrīkst? Piemēram, es jau te varbūt arī Facebookā un arī bija tāda vesela cikla pa imunitāti izstāstījis, kad 3 lietas, kas augšanas hormonu stimulē. Tas ir fiziskie vingrinājumi, tas ir sprints, fiziskie vingrinājumi. Otrs ir dabiskais melatonīns, ja tu ej gulēt laikā, lai viņš izstrādājās. Ja? Un trešais ir intervāla ēšana. Ja? Ja tu, piemēram, teiksim, 6 vakarā beidz ēst un augšā dienā ēd 10 no rīta, piemēram, 16 stundas, tad tu vienkārši, kā saka, tas organisms tev atjaunojās. Līdz ar to tas hormons izmet, līdz ar to tā imunitāte tev arī, teiksim, vairāk ir aizsargāts, tu esi vairāk aizsargāts no visādiem apstākļiem. 3 lietas, un jau vēl tur ir, kā to darīt, ko. Viss, nekas jau nav sarežģīts, tikai visur ir raksturs. Es tev piekritīšu pilnībā. Vai ir kaut kas, ko es tev neesmu pajautājis? Es tik reti dodu intervijas, ka es nezinu, par ko mēs esam runājuši, par ko neesam. Nē, es vienkārši domāju, varbūt ir kaut kas tāds, ko tu tiešām gribi pateikt, kaut kas, kas no tevi paši ir. Mēs tādu vieglu veidu sarunu. Es to varētu pateikt 100 lietas, ko es vēl ieplānojis darīt, bet to jau kādreiz citreiz. Nē, man drīzāk, es saku, man ļoti gribētos. Šobrīd es sapratu apmēram to profilu, jo man ir vēl joprojām jautājums, par ko tad es balsošu. Ja, tā ir tava izvēle, es nevaru tev ieteikt. Nē, tev nav man jāiesaka, es vienkārši tiešām saku, un es varu pateikt vienu mani. Es domāju, kurš ir vēl cilvēks, kurš pa jaunatni tā plēstos. Plēsties, neplēsties, jautājums ir viens. Es neeju dēļ naudas, vispār tur labprāt neko nesaņemtu. Ja? Es no valsts līdz šim brīdim neko neesmu, nevienu kapeiku saņēmu šos gadus. Ja? Tas arī padomnieks tur. Neko, viss ir pa brīvu. Tad padomnieks pa brīvu.
Vienkārši es dodu idejas, un man ministrs vai attiecīgi cilvēku uzaicina, es tur cīnos par ideju, nevis par to, lai cik saņemtu. Ja? Ja tur lielākā daļa varbūt mums, kur ir lielākā problēma, ka mums visi tie sēž, lielākoties ir iekārtojušies, un viss baidās pieņemt lēmumus, tad šeit es kaut kādā veidā, lai visu to izkustinātu, man ir tā ideja ļoti, es gribu beidzot šajā valstī to savu message nodot, un es redzu, ka tā politiskā sabiedrība ir diezgan, kā saka, ja tu tur viņi aizies aiz tevis. To es redzu. Jo tad, kad tu no apakšai, tad viņi uzklaus tev, bet to papīrīt pagriež un noliek malā. Ja? Bet ja tu tur esi, tad tu liec strādāt tiem ierēģiem, lai tās lietas risinās. Vot, kur ir tā starpība. Ja? Un tieši tāpēc es ievēlēs, neievēlēs. Man saka, tas ir tīri sportiskais jautājums. Ievēlēs, tad liktenis, tad darbošos. Neievēlēs, es tāpat darbošos, kā padomnieks vai vēl kaut kur. Jo vai nu es to darīšu no malas, teiksim, ne ar kaut kādu. Jo šī valstī, cik tas ir bēdīgi, no malas tu izdarīt neko nevar. Tu parādīt paraugu, bet tu neko nevar izmainīt valstiskā līmenī. Ot, kur ir tā problēma? Jā, lai būvētu. Jā, kaut kā. Un ja tu, piemēram, man ir tāda 5 piepūšamo haļu projekts Rīgā, ko es drīz rādīšu. Es jau esmu vietas izstaigājis, jau safilmējis, jau skatījos tās, kas tur varētu būt, jo Rīgā nenormāls infrastruktūras trūkums, un tu to zini. Tu zini, ka nav kur, mums sabūvēja visāds laukums ārējos, bet ka lietas līst tukši tie laukumi, kur viņi sēž mājā telefonos. Visur vajag, mums vajag šo infrastruktūru, un cilvēki grib. Un es to pasaku, viens ir infrastruktūra, otrs ir jārada sistēma, lai tie cilvēki ar ģimenēm, bērniem nāk un darbojās. Tā ir otra lieta. Uzlabosies veselība, uzlabosies, garstāvoklis, uzlabosies mācību sekums. Produktivitāte, kopējā produktivitāte. To neviens. Tu cik pārmies, tu gribēji pateikt, man interesanti basņi bija. Tagad jaunais likums ir tā, ka visiem būs iet armijā, ja? Un grib pat meitenes ielikt, ja? Tu zini, sievietes, ja? Armijā grib iesaukt. Kāpēc, tu zini? Nezinu. Tāpēc, ka ļoti slikts veselības stāvoklis. Un sportisti pirmām kārtām jāiet, tāpēc, ka nav ko likt armijā. Sportistiem vismaz ir daudz veselības. Saprot, ko valsts ir nonākusi? Ka armijā tagad ir, ka mēs nevaram armijā, tos cilvēkus veselīgs dabūt. Kā tur ir kritērija? Tas nav tā, kā tu staigā pa skolā, nevienam neica, vai tev ir tā veselība vai nav. Policijā tas pats ir. Jā, bet... Man ir džeks, kas vada tur tiem policistiem, viņš saka, nevar neko. Bet viņš zagli nevar noķert. Tad tu pasaki, valstī tā ir prioritāte vai nav? Tas ir jāsaprot pašiem tiem cilvēkiem, kas to vada. Protams, no malas man vienmēr licies, kad es kādreiz tāds piemērs, ja tu aizbrauc uz Maroku un skolotājiem un policistiem tur ir lielākās algas. Tad viņiem tā bija prioritāte, un kad skaties uz policistu, viņš ir labā fiziskā formā, viņš ir smuki apģērbts, un ja viņš tur stāv kaut ko vai regulē, vai kaut ko tev iesaka, vai kaut ko pasaka, tu pret viņu izturies, korekti, ja. Mūsu valstī ir otrādāk, jā. Un tāpēc man liekas, ka gan pedagogiem, ja, gan citi saka, pedagogiem jau tur paceltas tās algas, un tā, saka, ziniet, kā, tā, ka viņiem tās algas būs tādas, kādas ir, vismaz kaut kāda normāla līmeņa menedžerim, tādam normāla līmeņa menedžerim, ja, atļaušos teikt, 2000, 2500, ja tam skolotājiem būs, un tā būs tāda prestiža lieta, tad mēs varam tā sākt implementēt jēdzīgas lietas. Nezinu, kāpēc nav. Tāpēc, tu zini, ka mums izglītībai vairāk nauda tiek tērēta, piemēram, nekā Eiropas valstīs. Kāpēc? Tu zini, tāpēc, ka mums ir neefektīva tā sistēma. Mums ir, kopētā. Es saku sistēmiski, mums jāsakārto izglītība, mums vairāk maksājam par šīm telpām, par siltumu, par maz bērnu. Mums tā, saprot, mums dzimstība pazūd, bērni mazāk paliek, līdz ar to skolotāji it kā ir un it kā nav, un ja ir tie skolotāji, tad viņi varbūt jaunajiem apstākļiem nav gatavi. Kas man teica, 10% skolotāji varbūt ir gatavi kaut kādām jaunām izmaiņām, 90% nav gatavi. Un tu iedomājies, tu viņam var maksāt 5000, bet viņš nav gatavs, viņš strādās tāpat.
kā tā iepriekšējā. Mums vispār ir jāmaina tā visa tā izglītības sistēma, lai pirmkārt, jūs redzat, treneris, ja tev nav treneris, tu redzi, ir 3 veidi treneriem. Nu, ja tev nav labs treneris, tu neko neuztrenēsi. Tas pats arī skolotājs. Ja būs labs skolotājs, tu būsi gudrs tajā jomā. Skolotājiem ir ļoti liela, bet tur arī jātaisa kaut kāda reforma. Gan tam skolotājiem, gan tam trenerim jābūt zināmai misijas apziņai. Tanī brīdī, kad tu visos virsrakstos raksti, ka valstī viss ir dirsā, tad tu katru rītu mosties valstī, kur viss ir slikti. Šlesēs to tagad katru dienu skandina. Nē, saprotu, jo Latvijā ļoti daudz lietas, ko varētu izcelt. Es jau to teicu 10 gadu atpakaļ. Es saku, ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam izcelt, nosaukt tās par pozitīvām ziņām. Restīvi, priekš tiem cilvēkiem atklāja to, izdarīja šito, uzbūvēja šito. Ir tiešām daudz lietas, kuras labas notiek, bet es nezinu, laikam dēļ tiem klikšķiem attaist tur TVNet, attaist Delfs, attaist Neatkarīgo, vienalga, ko tur paliela visi slikti. Zinu, kāpēc? Tāpēc, ka klikšķi. Uz negatīviem ir 70%, uz pozitīviem 10%. Es arī ielieku. Piemēram, es ielieku tādu ziņu negatīvu, tāda kaut kāda tur. Es ielieku tādu ar nākotni 3 reizes mazāk. Protams. Un tu neko nevar izdarīt. Cilvēkiem nepatīk labās ziņas. Viņiem interesē sliktās ziņas. Es varu, bet tajā brīdī man liekas, kad politiķi kāpj gan uz tribīnas, uz skatuves vai vēl kaut kur, arī tas līmenis, man liekas, ko es redzu šobrīd Saeimā, kā notiek šīs diskusijas, tev nolaižās parastam cilvēkam, kuram nav tur savs bizness, kurš vienkārši iet uz darbu. Neklausies. Nē, tagad es viņus tāpatās neklausos. Lai viņi tur runājās. Tas ir viens, bet tam skolotājiem un tam trenerim kaut kādam jābūt kaut kādai vienotā ideja. Vai tev ir skaidrs, kas Latvijai varētu būt šī vienotā ideja? Mēs esam ļoti dažādi. Mums vispār nav savs. Mēs neesam nekad bijusi kā valsts cilvēki. Lietuvā tā ir nācija. Mums nav nācijas. Ja? Mums nav vienotas programmas. Pasties, kas notiek tagad. Viens saka, mīnus vajag, viens saka, nevajag. Sēņotēt. Mums nav tā, mēs neesam visu valsts gatavi aizstāvēt savu valsti. Mēs neesam gatavi. Mums ir daļa, kas ir rītā tanki iebraukt, viņi tur piln ielas ar puķiem sagaidīs. Mums tāda ir valsts, saprot? Un tāpēc mums ir jāiemācās dzīvot tādā mierā. Saprotu, man patīk, arī viena Krieva bija pateikuši, ka kaut kāds bija, es kaut kā noklausījos, viņš saka, vai kā mēs latvieši Krieviem, pie viss šī smagā stāvokļa, tomēr nesitam viens otram ģīmī. Ja, viņš saka, citur tas notiek un šau nost. Mums tas, mēs viens otru tagad neieredzam, bet mēs kaut kā mākam manipulēt starp to agresivitāti un to normalitāti. Un to vajadzētu, bet te vajadzīga arī kaut kāda ideja augšā, jo mēs praktiski dzīvojam šodien divkopienu valstī. Pēc būsim, Rosļikovs ar Šlesaru vienā pusē un visi latviešu partijas otrā pusē. Tas pats, kas bija Interfronta ar Tautas frontu. Nekas jau nav mainījies pēc šiem cik tur gadiem. Bet tā ir. Vai tā nav? Ir ceļš, ka karš, tas kaimiņš mūs teiks. Tas varbūt būtu tik pro-krievisks. Viņš ir ļoti pro-krievisks. Viņš caur biznesu slēpjās, viņš caur biznesa lietām slēpjās viņa politika. Viņš nekad nav Ukrainā kara noliedzis, viņš nekad nav Krieviju kritizējis. Nekad, saprot. Tas ir divas lietas, kas ir jāapsaka. Es varu mieru katru dienu kaut ko to darīt. Te jāskatās, ja mēs gribam šo valstu paturēt. Bet tas var būt interesanti. Tu tomēr tas tev ir kaut kas palicis no tā laika, kad tu spēlēji visās šajās izlasēs un bija tomēr Padomju Savienības un tāds kārtīgs produkts. Tev vienkārši tas nepatīk. Kur ir tā? Man tur vienīgais konflikts bija Gomez. Tur neviens nekonfliktē. Es vienīgais konfliktēju viņu. Man bija konflikts, jo es biju, Bet tu esi tagad pret to sistēmu, tas kapitāls. Es pret padomu sistēmu vienmēr esmu bijis. Vienmēr esmu bijis. Man pat kartīti uzrakstīja daļ tā, lai es tikai, man varētu diskriminēt. Nē, lai man varētu diskriminēt. Nē, tā sistēma tā strādā. Tā sistēma tā strādā, ka es, man visi pazīst, kas man tie laika biedri, es nekad neesmu bijis padomju sistēmas draugs. Nekad. Es esmu vienmēr aizstāvējis neatkarību, es vienmēr esmu aizstāvējis Latvijas. Es nekur neesmu no Latvijas vairāk pa mēnesi izbraucis. Savos tur cik gados. Es nekad, un es netaisu uz nekur braukt. Kad sāksies rīt karš, nekur nebraukšu. Es palikšu mājās. Šaut es nemāku baigi, jo man arbēniņi, tāpēc, ka man ir redz, tur tāds ir, es varu iešaut savējam iekšā. Šodien tu man baigi ieraudzījies, tieši gribēju domāt, ka tev labi redz. Nē.
Tu zini, es tālumā labi redzu, bet tev jātrāp ir mērķi. Jā. Nu labi, es tik saku no tāda, es esmu vienmēr bijis patru, es nezinu, kāpēc man te pārmet daži, ka es tāds vai tur padomu produkts vai kā. Nē, es vienkārši Nē, tas ir labs jautājums. Zini, kāpēc Latvija visu pārmet, bija PSS čempionāts. Tu tur spēlē, bet toreiz arī Vefs tas bija Latvija. Labi, Dinamo Rīga varbūt nebija Latvija. Tur bija Krievs savsāt. Latvieši vienmēr, un Latvija, Lietuva, Ukraina, un bija toreiz, tur bija tas arī tusiņš. Tur nebija tā, ka mēs bijām republika, tā kā tagad mēs bijām Latvija Eiropas Savienībā, bet varbūt citādā formātā mēs bijām Latvija PSRS sistēmā. Un tur tas pats bija. Nekas, un tur bija Miglnieks ar Vētru, kurš aizgāja. Tur, teiksim, bija cilvēki, kas aizgāja uz Maskavu. Tur es jau tāpat, man 10 reizes bija ielūgums turien, es tik neaizgāju. Man to nevar pārmest. Toreiz tas jau bija tas neatkarības... Es tev neko nekad tu vari man pārmest. Es tieši otrādāk saku, ka tu vienmēr esi bijis tik ļoti, varētu teikt, pret šo te padomu sistēmu, jo tomēr tavu laiku cilvēki, tavi vienaudži, atcerās ar tādu pozitīvu noti padomijas laikus. Nē, tur bija, viss teiks, es nekas nebūtu, ja nebūtu PSRS, kā basketbolists. Nē, kā basketbolists. PSRS izlas visu vinnēju, tur medaļas tur, jā, bet kur pēc 100 gadiem, labi, tās medaļas tur. Jā, toreiz tāda sistēma bija, un tu cīnījies tajās sistēmas ietveros, jā. Tu jau nebija tā, ka tu... Šobrīd cita sistēma. Jā, bet toreiz es vienmēr esmu uzskatījis, ka Latvijai jābūt savai valstī, kur mēs paši varam noteikt savu kārtību. Arī tad, jā, bet, toreiz jau lietuvieši padomu sistēmā mācīja izmantot sev labāk, tu ceļus celties. Mums savukārt bija pakaļlaiži, tur kā Pelša un Vosi un viss, kas tur bija, tie jau neko Latvijā nedarīja, tikai ieved baigot Krievu kontingentu, kur mēs tagad ciešam no tā visa. Jā. Jo 40. gados 8% latvieši bija. 40. gados. Kur viņi pazuduši? Tagad labi 60, bet arī. Ne viss šajā valstī iet pareizi, bet nevar visu laiku teikt, ka viss ir slikti, un ka tieši jāsāk uzlabot kaut ko. Kaut kādām mazām lietām sākt un pāriet uz lietām. Mums jau viens slikt viss. Atnāk kaut kas, un viņš pat neko nevar izdarīt. Tāpēc, ka nav tāda konsensus valstī. Kopējais. Mēs katrs par sevi. Ko, Valdi, es tev piekritīšu uz šīs nots, ka mums visiem ir jāvienojas kaut kādā dialogā, un attiecībām būtu jābūt daudz cieņpilnākām. Tur gan arī man tev jāaicina, ir varbūt tu šo tad, ka tur pasaki, tur Twitterī vai vēl Tas ir Twitters, tas tāds provokatīvais jautājums. Es izvēršu uz diskusiju. Es nevienu tur neapvainoju. Es pametu kaut kādas lietas, jā, kur cilvēki apvainojas vai neapvainojas, jā, bet es cenšos būt tāds, pēdējā laikā pieklājīgāks. Pirmkārt, milzīgs tev paldies par visām tām gaišajām domām un idejām, jo, man liekas, ir cilvēki, kuriem Dievs ir devis ģenerēt idejas, un es novēlu, lai tev izdodas, tā teikt, tavu tuvākie izaicinājumi, un lai tev arī izdodas realizēt šīs idejas, jo, ja cilvēki būs veselīgi, būs sportiski, es ticu, ka tas ir tāds labs sākums. Ja tu man te paslavēties, paslavēšu tev, es varu ģenerēt idejas, bet realizēs tu viņus, jo tu strādā jauniešiem, tu dari labu darbu, un arī tur redz, kā tev tas sit no visām pusēm vajadzīgi vai nevajadzīgi. Jā, bet skaidrs ir viens, kas kaut ko dara, tu arī sitīs, atceries, bet arī tu notur to līniju, jo pēc tava produkta ir pieprasījums. Jā. Un ļoti liels. Mēs plānojam iet skolu sportā kārtīgi. Tā kā, labi, mēs tur saorganizēsim. Man tur vajadzēs tavas idejas. Nav problēmas, es esmu vienmēr gatavs. Paldies tev liels par sarunu. Paldies visiem. Uz redzēšanos. Paldies. Čau, čau.